Pagājuši 2 mēneši kopš Saeimas vēlēšanām, kurās savu vietu iekroja arī politiskais spēks Visu Latvijai, tiesa apvienojoties ar Tēvzemiešiem. Par nacionālo jautājumu aizstāvēšanu, nākamā gada budžetu un politiskās situācijas vērtējumu šorīt uz sarunu esam aicinājuši partijas Visu Latvijai līdzpriekšsēdētāju Mantu Parādnieku. Labrīt! Labrīt! Jūs esat Saeimas saimnieciskajā komisijā un šobrīd lielākā ņemšanās notiek ap deputātu algām. Sakiet, par ko jūs nevarat vienoties? Es domāju, ka tur vienošanās drīzāk, kad tiks panākta. Manuprāt, pārāk liela uzmanība tiek akcentēta uz deputātu algām, tam, ka mēs pievērs uzmanību un vēlos, lai Saimnieciskā komisija ļoti nopietni šo te izvērtē, ir Saeimas autobāze, summa, kas ir 1,7 miljoni, kas sastāda vairāk nekā visas deputātu algas un piemaksas kopā. Nacionālās apvienības frakcija ir arī atteikusies no vienas automašīnas un aicinām darīt to citiem. Rēķinot, ja pat katra frakcija atteiksies no vienas automašīnas, tie vismaz 60 000 lati ietaupījums, bet es domāju, ka tas ietaupījums varētu būt daudz lielāks, un mans priekšlikums Saeimas komisijā bija vispār izvērtēt Saeimas izdevumu. Bet kā jūs šo visu ņemšanu algām un ar to, ka deputāti nav apmierināti ar piemaksu samazinājumu tam līdzīgi vērtējat tieši konkrēti šajā laikā, kad faktiski robi valsts makā tiek lāpīti uz nodokļu celšanas rēķinu? Tur nebija daudz cilvēku, kuriem bija iebildumi par to, vairāk varbūt par transporta kompensācijām, kur dzīvo tālāk. Kā vērtē, lai katrs pats izdara secinājums. Ziniet, ir tā, ka pirmās sajūtas, ieejot Saeimā, tiešām tur mēģina ievilkt, teiksim tā, tādā dūksnājā, izdevīguma dūksnājā, ja tās mašīnas nodrošinot ir šīs te piemaksas, un tad cilvēki uzreiz tā sēdz, apmēram, bet tas man pienākās. Gluži tā nav. Daudziem cilvēkiem mums valstī daudz kas pienākās, ja, un tie, kuri ir pie noteikšanas, tiem vajadzētu šo savu, tas, kas viņiem pienākās, atdot tiem, kuriem noteikti tas pienāks vairāk. Par visu valsts budžetu kopumā, vai jūsu apvienība atbalstīs to balsojumu? Tā kā budžets ir sagatavots, visdrīzākais, ka pirmā lasījumā mēs pieņemsim, lai varētu par to diskutēt, bet principā mums tur ir lietas, kas nav pieņemams. Tāpat PVN paaugstināšana pa 1%, kas ir kopējā likme, un elektroenerģijai, kas ir uz pamatlikmi. Ja. Tad tie ir kopā kādi 50 miljoni. Mums ir savu priekšlikumu, kā mēs... Tur ir vairāk priekšlikumu. Vieni attiecās vairāk uz bankām, tā ir nekreditēšanas nodoklis, tā saucamais, kurš arī ir Vācijā ieviests. Vēl viena lieta ir tā sauktais transakcijas nodoklis, kur varētu pat iegūt apmēram 60 miljonus, jo ir 120 miljardi ir pusgadā tikai apgrozīti komercbankās. Tas nozīmē ieviešot 0,025% likmi. Tas no 1000 latiem 25 centīmi cilvēks maksātu vairāk. Laikam tie, kuriem nav naudiņas, tiem tas būtu izdevīgāk daudz nekā, teiksim, pacelt PVN. Tad ir nekustamā īpašuma nodokli vēl palielināt, dubultot, pareizāk sakot, to, kas jau ir noteikts, bet uz neapdzīvoto telpu rēķinu. Bet nekustamā īpašuma nodoklis jau šobrīd ir tas, kurš nepildās. Viņš nepildās dažādu apsvērumu dēļ, bet es domāju, ka tur varētu bankas vai pietuvinātās struktūras, kurām pieder daudz nekustamā īpašuma, diemžēl pēc visas šīs situācijas, kāda mums ir radusies, viņas varētu maksāt lielāks nodoklis, viņas noteikti ir spējīgas to samaksāt. Šos jūsu priekšlikums Saeimā arī citi deputāti un citas partijas uzklausa? Mēs iesniedzam, un mums ir paredzēta arī tikšanās 8. datumā finanšu ministru un pārstāvjiem, tā kā es ceru, ka uzklausīs, ņems vērā, bet vispār, manuprāt, tomēr pa maz tiek ņemts vērā sociālo partneru un vispār organizāciju atsevišķu ieteikumu. Es gan teikšu, ka pats piedalīdamies Nacionālās trīspusējas sadarbības padomē, kuras notika 2 stundas 19. datumā, uzreiz pēc brīvdienām, likās pārsteidzoši, ka tur neizskanēja neviens priekšlikums no sadarbības partneriem. Ja. Vajadzētu tomēr argumentēt to pierādīt. Es domāju, ka ir daudz iespējas citas nekā PVN celšana. Kā jūs vērtējat kopumā valdības darbu? Kādas ir tās kļūdas? Tas, kas skumdina, ir tas, ka zināms taču bija, ka budžeti nāksies konsolidēt. Pie tam summas tiks augsts krietni lielāks. Ja, varēja jau tam būt gataviem. Ja pirms tam saka, ka 2/3 uz samazinājumu, 1/3 uz nodokļiem, tad kardināli mainīt šo pieeju, pie kam samazinot šo konsolidējumu summu, tas īsti korekti laikam tomēr nav. Un struktūrālām reformām jāsaka, ka valdība nav gatava šobrīd. Kāpēc, es nezinu. Un arī ēna ekonomikas apkarošanas plānā paredzēja 15 miljonus
un argumentēt ar to, ka Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija nepieņem argumentus, ka tā summa varētu būt lielāka. Nu, eksistē taču vesela virkne procesu, kā var korekti apliecināt, objektīvi pierādīt to, ka var šo summu palielināt būtiski. Lietuvā tie 60 miljoni, kas ir paredzēti nākošā gada budžetā. Igaunijā tā ir vēl 2 reizes lielāka. Tā kā, visas iespējas ir, un tur ir tā nauda. Jā, un vēl viens no priekšlikumiem, kas starp citu nāk no Latvijas Rūpniecības tirdzniecības kameras uzņēmējiem, ir reversā PVN ieviešana būvniecības nozarē, tieši strādājuši metāla apstrādes nozarē. Tas pats princips, kas kokapstrādē tika veikts, kad maksā tas, kurš saņem PVN. Tātad krāpšanas schēmas principā tika izslēgts uzreiz. Visi valsts pasūtījumi, kur tiek veikti un samaksājot šo PVN, viņi noteikti nonāks valsts kasē, nevis pa schēmām aizies tālāk. Un tagad par, tiksim tā, tīro politiku. Pēc tam, kad koalīcijā nepaņēma Saskaņas centru, tā līdera brīdināja, ka notiks Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Jūsuprāt, tas ir reāli? Saskaņas centrs, lai tur runā tukši turpina. Bet jūs neuzskatāt, ka varētu būt ārkārtas vēlēšanas? Uzskatām, bet noteikti ne pēc Saskaņas centra iniciatīvas uz tabulas. Un jūsu viedoklis tieši, jūs uzskatāt tātad, kad tas varētu būt? Es saku, ka varētu būt. Jūs man jautāt pieņemības formu, vai tas varētu būt. Protams, ka visādi varētu būt, bet pagaidām es domāju, ka valdība un koalīcija varētu veiksmīgi tikt galā. Ir pagājuši tātad 2 mēneši pēc vēlēšanām, jūsu partija pirmo reizi ir iekļuvusi Saeimā. Kādi ir jūsu secinājumi par politiskiem procesiem, kā tie notiek? Tas, kas priecē, laikam, ka tas, kad Saeimā ir tāds kultūras līmenis noteikti ir cēlies. Priecē, ka tā diskusija kultūra, kas tur vismaz Saeimā vairs nenotiek, tā staigāšana, runāšanās, kas tiešām radīja pilnīgi greizi iespēju par vispār darbu Saeimā kā tādu. Bet tas, kas nav mainījies, tā ir divkosība un lišķība. Tā gan tur ir diezgan aktīvi novērojama. Runājot par divkosību, piemēram, māmiņa augu likuma projekts tika izskatīts. Ja, un Rītas Strodas priekšlikums par palielināt to apmēru, pareizāk sakot, termiņu no 2013. gada un vēlāk no 2014. gada. Viens no vienotības deputātiem teica, kad tur runājām, viņš saka, bet kā tad to var atbalstīt? To taču izvirzīja PLL. Palielam, kāda starpība, kas to ir izvirzījis. Ja tas priekšlikums ir atbalstāms, tad atbalstām. Citādi sanāk tā, tie, kas ir pozīcijā vai pozīcijā esošie, tie parasti oponents apsauc par populistiem, un pie tam tikai jāmainās ir kārtībām. Jaunais laiks to darīja veiksmīgi tad, kad bija citas valdības. Pie katras pirmās iespējas, teiksim, viņus apsauc par populistiem. Ja? Tagad to dara to pašu. Un kas attiecās uz lišķību, tad tāda lieta, piemēram, ECO, tika vēlēti deputāti ECO asamblējai. Ja? Zaļie zemnieki vienotība, kur tā kā mūsu potenciālie sabiedroti atbalstīja Visvalžu Lāča kandidatūru. Savukārt balsojumā par viņu nobalsoja tikai 28, tāda papildus vēl 19 cilvēki. Savukārt tika ievēlēts Andrejs Klemeņķevs, kurš pirms tam no ECO tribīnas ir teicis, ka Latvijā minoritātes interesi tiek aizskarts. Tā ir lišķība. Decembrī visu Latvijai un arī otrajai apvienības partijai Tēvzemei un Brīvvēle un kā būs kongress, kuros varētu lemt par abu politisko spēku apvienošanu. Kāda ir visu Latvijai nostāja? Šobrīd tas nav dienas kārtībā. Laikam, diemžēl, tas process, tāds tuvināšanās process, vismaz partiju līmenī, īsti pagaidām nevar notikt dažādu apsvērumu dēļ. Kaut vai tas pats, kad mums ir dažādas domstarpības, kas attiecās uz ētikas jautājumiem, bet priecē tas, ka arī Tēvzemieši šo ētikas morālu latiņu vēlas pacelt augstāk, arī aicinot arī mums paskatīties, kas notiek mūsu rindās. Tas tiešām ir labi, bet Nacionālās apvienības frakcijā gan ir liela vienprātība, un mēs strādājam ļoti saliedēti, bet mūsu kongress, laikam, tāds pirmo reizi būs tāds neordinārs, jo ir paredzēts, ka viņš notiek svētdien 7. vakarā, tas ir vairāk kā svētku kongress. Mēs esam sasnieguši kādu pakāpi, un tagad ir nepieciešams jau pāraugt partijas robežas, un mēs uzskatām, ka arī latvieši ir gatavi tam, kad veidotos plašāk kustība, kas ar moto, ar devīzi visu Latvijai dod. Jūs varat apgalvot, ka šogad decembrī šī apvienošanās nenotiks ar Tēvzemiešiem? Es domāju, noteikti nenotiks. Es, protams, nezinu, ko lems Tēvzemiešu kongresa, varbūt, ka pēkšņi kaut kas mainīsies, bet mums dienas kārtībā šis jautājums nav. Jūs varat, cik ļoti Tēvzemiešu lēmumus ietekmē visu Latvijai radikālisms tieši vairāk? Es nezinu, par kādu radikālismu jūs runājat. Mēs paši nejūtam viņu. Un kādā ziņā no Tēvzemiešu puses pagaidām nav nekādi
iebildumi par mūsu nostāju vienā vai otrā jautājumā, kas neatbilst, teiksim, partijas pamatnostādēm. Tad, kad notiks sarunas par koalīcijas veidošanu, jūsu apvienība piekāpās vairākiem nacionāliem jautājumiem, tagad jūs esat opozīcijā. Kā jūs prāt notiek nacionālo interešu aizstāvība Saeimā? Vāji. Kas ir tie iemesli? Laikam pagaidām nav neviens no tiem punktiem vēl tā īpaši cilāts, bet pieņemsim mūsu priekšlikums, kas attiecās uz Eiropas parlamentu vēlēšanu vai tiem kandidātiem, kur varētu tikt ievēlēt, izvirzot tās pašas prasības, kas ir Saeimas vēlēšanās, jau dzirdējām kuluāros, kad Zaļie zemnieki un Vienotība šaubās, vai tas, pareizāk sakot, izsaka neizpratni, kāpēc tas šobrīd tiek virzīts, bet skaidrs taču, ka ne Rubiks, ne Ždanoka nevar pārstāvēt Latviju starptautiskā arēnā, un tāpēc ir nepieciešams šādas izmaiņas. Iespējams, ka koalīcija neatbalstīs kaut kā. Bet varbūt ir vajadzīga lielāka iniciatīvas izrādīšana, varbūt jūs to izrādat pa maz? Ziniet, ir tāds adaptēšanās periods pašreiz iet uz noslēguma fāzi. No mums varēs sagaidīt ļoti daudz likuma projekts. Vēl viena lieta. Varbūt kādu piemēru jūs varat minēt? Ko jūs... Nacionālo jautājumu sakarā es varbūt šobrīd neteikšu kaut ko konkrēti, bet viena no lietām tas ir fizisko personu sākuma deklarēšanās likums, bet viņš arī kompleksā ar daudziem citiem jautājumiem. Tas ir tas, kas ir obligāti nepieciešams, lai mēs tiešām restartētu attiecības un tie uzņēmēji, kas vēl strādāt godīgi, gūtu no tā šo te vēlmi turpināt darbu, un savukārt tie, kur pirms tam nestrādāja īpaši godīgi, teiksim, būtu spiest to darīt. Prezidents pirms Ziemassvētku laikā dosies vizītē uz Maskavu. Kāds ir jūsu apvienības viedoklis, kādi jautājumi tad būtu tur jārisina? Es domāju, ka tad, kad saka, sevišķi no prezidenta puses, ka nāk, ko tur vēstures jautājums cilāt, tad, manuprāt, tā vēsture vēl joprojām turpinās, viņa jau nav nekur beigusies. Un, lai varētu runāt par kādām citām lietām, ir jābūt pamatiem, uz kā bāzes tas tiek risināts. Ja sanāk tā, ja okupācija principiāli tiek noliegta un saka, ka tur nekas tāds ārkārtējs nebija, tad tas pieļauj iespējamību, ka tas var kaut kādā brīdī turpināties. Mēs to redzam, kā tas notiek Gruzijā, Čečenijā un kāda ir Krievijas imperialistiskā politika joprojām. Es domāju, ka prezidentam, pirmkārt, Krievija vienmēr ir cienījusi tikai tādus oponentus vai sadarbības partnerus, kurus stingri savā pozīcijā. Tas ir no laika gala tā bija. Un, ja prezidents parādīs savu stingro stāju, es domāju, ka tad varētu uz šiem te principiem arī par ko vienoties. Un viena no lietām, starp citu, ko jūs arī pieminējāt, kas bija koalīcijas sarunās, bija tā kā strīda akmens, teiksim, ir tas pats citautiešu repatriācijas jautājums. Ja jau pat valdība Krievijas aicina savus tautiešus mājās, tad kāpēc šo jautājumu nerisināt šī līmenī? Es domāju, ka tas tikai veicināt mūsu valsts sadarbību. Vēl bez vēsturiskiem un nacionāliem jautājumiem? Protams, ka es vēlreiz saku, šīs bāzes noteikti ekonomiskos jautājumus jārisina, jo Krievija varētu būt labs strateģiskais partners arī ekonomisko jautājumu jomā, bet nevar ekonomiku pakārtot nacionālajiem jautājumiem. Pavasarī tiks virzīti kandidāti prezidenta amatam. Pirmkārt, vai jūs grasāties virzīt kandidātu? Neesam par to domājuši. Mēdījos tika minēta Aivara Lemberga un Sarmītas Eilertes vārdi, kā iespējamie kandidāti. Vai jūs apvienībai principā būtu kādas iebildes pret viņiem? Es domāju, ka noteikti. Kāpēc? Eilertes nostāja, lai cik šobrīd varbūt labi, bet tiešām man priecē tas, kā viņa ir ķērusies pie lietas kultūras ministrijā. Tātad viņai būtu jāpaliek ministrs amatā? Jā, lai tad savu darbu arī tur parāda no labākās puses. Ja kaut kas mainīsies, tad varbūt arī nākotnē varētu viņa kandidēt, bet šobrīd man liekas, ka tam nav nekāda pamata. Un par Lembergu? Es domāju, tur vēl jāatrisina ir jautājumi, kas attiecās uz to, cik lielā mērā tad viņa darbība ir bijusi vai nav bijusi ar likuma pārkāpumiem. Un, manuprāt, šis ir viens no teiksim, Lemberga gadījums ir viens no tiem, kur nepieciešams ir šī restēta pozīcijas. Es domāju, ka tas, ko valsts šobrīd tērē milz resursus, lai mēģinātu pierādīt kaut kādas noziedzīgas nodarījumus, es domāju, ka Lemberga kungs varētu būt pirmais, kurš būtu gatavs, teiksim, vienoties ar valsti, lai šis te process beigtos, protams, no tā kaut ko arī zaudējot, bet valsts no tā kopumā iegūstot. Paldies jums par sarunu. Jā, paldies. Šajā rītā studijā bija partijas Visu Latvijai līdzpriekšsēdētājs Imants Parādnieks.